Hei, mans vārds ir Gunita Lakstiņas-Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 54. rubrikas Darīt ir radītība nejaušība nav sērijā. Šorīt es tā aizdomājos par ieradumiem un kaitīgajiem ieradumiem, jeb atkarībām. Kāpēc ir tik nežēlīgi grūti tikt ar viņiem galā vai gluži pretēji ieviest? Teiksim, man pašai ļoti garšo dažādi saldumi, našķu atkarīgi, ja tā var teikt. Man nav raksturā vienkārši atteikties. Es saprotu, ka cukurs nav labs un tas neko veselībai labi nenodara, bet tik un tā. Man garšo končas, man garšo bulciņas, man garšo koks. Un es turpinu viņus ēst, jo es nevaru atteikties. Savukārt par ieradumu, par šo ieradumu ieviešanu atkal ir tā. Es saprotu, ka, teiksim, būtu labi katru vakaru 10 minūtes pirms miega pameditēt, lai organisms un prāts nomierinātos. Un arī nevaru ieviest. Nevaru atrast šīs 10 minūtes un sākt to darīt. Un tad es tā domāju, vai tiešām ir jādadzīvojās, kā saka, līdz pilnīgai bedrei. Tad, kad visums tev noliek uz lāpstiņām, kad tev jau sākas veselības problēmas, un tad cilvēks kaut ko sāk darīt veselības labā, jo rīta vingrošanas, kas savukārt ir tāds 10 minūšu kompleksiņš, to es daru jau rudenī, jau būs 4 gadi, katru rītu praktiski pa šiem 4 gadiem esmu izlaidusi uz vienas rokas skaitāmas reizes. Un tur man vairs nav pilnīgi nekāda problēma. Pieceļos, pavingroju un eju daru savus darbiņus. Bet šobrīd nesanāk ieviest tieši tos pozitīvos ieradumus. Kā ir jums? Vai jums arī ir tikpat grūti, vai varbūt jums ir kādi knifiņi, kā to izdarīt? Jo man šobrīd galīgi nekad neizdodas sevi motivēt, disciplinēt un kaut ko darīt lietas labā. Paldies un tiekamies. Čau, čau!